Jā, tātad esmu atnācis uz bāru, saucās Immortal bāru, brīvā dabā. Šajā valstī nafiga jums, lai te naftīt uz karstu kā pasaules. Tā mūžos kaut kāds moķis stāv un mopēs cilvēks pis ogu, viss normāli. Sailhaiten. Nu tā, pietiks man pist ogu. Normāli patusēju metāla bārā Immortal Bankokā. Visiem iesaku, visiem, kam patīk metāls, tiešām nākt uz šejieni. Baigi forši, tiešām. Pats īpašnieks servē dzēriens, normāli papļāpāt, izbaudīt metālu, satusēt ar cilvēkiem no dažādām vietām. Konkrēti es satusēju ar vienu džeku no Hongkongas un vienu no Somijas. Viss baigi draudzīgi, viss baigi forši. Nā, bet man jāiet uz viesnīcu, jāiet pagulēt mazliet, jo no rīta jādodās tālāk. Bet labi tas, ka bāra īpašnieks man ieteica, uz kurien doties Patajā, jo rīt uz Patāju es došos. Tā kā tā, Sailhaiten. Te beidzot var arī parunāt kaut ko, jā. Tātad patusēju Bankokas metāla bārā, saucās Immortal, baigi labais īstenībā. Normāls alternatīvu bārs, pats īpašnieks servē dzērienus, ļoti draudzīgi, normāli papļāpājam, baigi forši. Pastaigā pa ielām nenormāls troksnis. Ko es redzu, ir dahuja turistu apisiens, ja, bet visādi šitie te naktsklubi. Patiesībā, kādi ir tie naktsklubi? Visā pasaulē viņi ir vienādi. Bumciki, ja. Un kaut kādi šitie te britu un amerikāņu turisti uz to paraujās. Man labāk patīk pasēdēt pie metāla un izbaudīt un viss kārtībā.